Viena no vakardienas tā sauktā protesta organizatoriem pārstāv tādu centru Marta. Apskatieties kādu vienu filmiņu, kas tikko parādījās internetā, un pēc tā visa noformēja man skaidrs, ka šī filmiņa nav domāta pieaugušiem, bet galvenokārt, es domāju, domāta bērniem. Šī filmiņa ir tieši šīs Stambulas konvencijas rezultāts Latvijā. Vai tiešām Stambulas konvencija ir tikai pret vardarbību, kā mums visu laiku šeit mēģina iestāstīt? Un pēc tam uzdodiet savu jautājumu, vai jūs būtu ar mieru šo video rādīt saviem bērniem? Un es vēlreiz uzsvēršu, šis video ir tieši rezultāts Stambulas konvencijai Latvijā. Seksuālās uzvedības izzināšana nevar tikt atdalīta no cilvēka intīmo attiecību izzināšanas, jo daudzas no mūsu seksuālajām vēlmēm aktualizējas vienīgi mūsu intīmajā saiknē ar sevi un apkārtējiem. Zināšanas par cilvēka seksualitāti mūs ved pie izpratnes, savukārt izpratne pie sevis un citu pieņemšanas. Tā palīdz mazināt naidīgumu un neiecietību, stiprina dažādību, iekļaujošu, cieņpilnu domāšanu un uzvedību. Mēs esam pieraduši cilvēka seksualitāti novienkāršot, lielāko uzmanību pievēršot cilvēka ārējām bioloģiskajām dzimumpazīmēm. Bērniņam piedzimstot, viņu raiti ievietot rozā vai zilajā kastītē, automātiski pieņemot, ka šī kastīte viņam ir tīkama. Tad diezgan aši nonākam līdz tam, ka zilajai kastītei partnerattiecības ir jāveido ar rozā, un bez atkāpēm no vispār pieņemtajiem ideāliem viņiem jādzīvo kopā ilgi un laimīgi. Tomēr dzīvē izrādās vismēdz izvērsties pavisam savādāk. Video atradīsim atbildes, kādēļ ir pienācis laiks atvadīties no idejas par pareizajām kastītēm un atvērties idejai, ka uz pasaules nepastāv divas vienādas kastītes un katram no mums ir cieņpilna vieta šajā krāsaino identitāšu visumā. Daži interseksuāli cilvēki var tikt audzināti kā vīrietis vai sieviete, bet vēlāk dzīvē identificējas kā cits dzimums. Atceries! Tavs bioloģiskais dzimums nenosaka tavu dzimtes identitāti, dzimtes izpausmi, seksuālo vai romantisko orientāciju. Dzimte. Esam tikuši skaidrībā ar bioloģiskā dzimuma variācijām, ir laiks turpināt un virzieties uz augšu uz smadzenēm, vietu, kura ir atbildīga par mūsu identitātes sajūtu. Dzimte ir specifisku kultūras un sociālo procesu ietekmē veidojušos īpašību kopums, kas nosaka sieviešu un vīriešu sociālo uzvedību. Jēdziens, kas tiek lietots, lai šo aprakstītu, ir dzimtes kvīri jeb bezdzimte. Savukārt cilvēki, kuri sev nepieskaita ne pie viena dzimuma, ir nebināri.